ļoti smags pārbaudījums. Gan barikādas, gan pučus. Mēs, gan Saeimas deputāti, toreiz augstākās padomes deputāti, gan arī valdība, kuru liktenis bija uzticējis vadīt mani, veicām vissmagākās reformas, pēc kurām mūsu kopējais ceļš pēc manā darbām būtu apstājies. Es nespēju šīs lietas veikt arī bez kļūdām, par kurām tagad es nolicu daudz ko cilvēku priekšā, kur ciet no tām lūdzu ir priekšā. Ne tikai izšķirošos brīžos ir jāpieņem vērā. Mūsu dzīve visi ir jāpieņem vērā. Neskatoties uz katrā brīdī esošo grūtībām, vai katrā laikā tas ir savs. Es kā ministru kandidāts, valsts prezidenta aicināts, arī ministru kandidātu, kas jūsu uzmanībai un atbildīgi izvēršanu priekšā, esam uzņēmušies to augstu atbildību pretendēt Latvijas valdības darbu. Mēs esam aizgājuši politisko partiju sistēmā tik tālu, ka mums ir politisko partiju patriotisms, bet vai nav Latvijas patriotisms. Mēs atceramies visu Daugavpili ar 500 000 gandrīz cilvēkiem. Pamēģiniet šodien dabūt 10 vai 15 000 cilvēkus kopā, kas nāk demonstrācijās ar lozungiem, ar tekstu, ar dziesmām aizstāvēt Saeimu. Jūs esat nodzēsuši svētu entuziasmu cilvēku sirdīs ar savu darbību, kur vairs nav. Jūs ļoti labi atceraties, kad 10 000 cilvēku normālā akadēmija neskaitāmas pietus pie Saeimas durvīm. Sabiedrība ir prasījusi neskaitāmas reizes jaunu politiku, jaunu domāšanu, jaunus cilvēkus. Tas attiecās arī uz ministru kabinetu. Tad tā būs sākas kāpēc pateicība Ivaram Kodmanim par atbalstu Komuņģis neesmu jūtas. Apmēram tāda tipa attieksme. Un tā kā man ir tas ļoti cilvēku pazīst 20 gadus aptuveni, es varu pateikt, ka man ir grūti iedomāties labāku kandidātu tam smagajam darbam, ko mēs šodien paredzam. Šodien šajā Saeimā mēs pirmo reizi, vismaz tik, cik es atceros, pēdējo 17 gadu vēsturē pēc mūsu valsts atjaunošanas balsosim par vai pret valdību, kurai varbūt ir vairākums Saeimā, bet kurai noteikti nav vairākuma Latvijas sabiedrība. Sabiedrība uzdot jautājumu, kāpēc mēs dzīvojam slikti, ja kāpēc mēs nedzīvojam tā, kā dzīvo attīstītās valsts Eiropā. Atbildi ir ļoti vienkārši. Mēs uzskatām, ka tie ir vainīgi, jo viņi sopa. Mēs nāksim un viņus iesēdināsim visus. Un tautai ir skaidra atbildi. Es šeit citēju samērā ievaļošas vārdas un brīvlaiku deputāti par to, ka valdībā nav profesionāli cilvēki. Šo es kategoriski nevarētu, jo es neredzu nevienu ministru valdībā, kur kvalifikācija, izglītība, pieredze, prakse nebūtu vērtēta kā profesionāli. Aicinu jūs balsot par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministra kabinetā. Lūdzu, svāni. Lūdzu, rezultātu. Jā! Pār 43, atturas nav, lēmums pieņemts.